septembris vienmēr ir bijis satiksmes drošības mēnesis, jo skolā ir atsākušās mācības un arī bērniem ir jāatcerās satiksmes noteikumi. Arī šodien, kā zināms, mums Krāslavā notiek satiksmes drošības dienas, un ko jūs varat vairāk pastāstīt par tām? Jā, tiešām visā valstī septembris ir drošības dienu mēnesis, un policijas inspektori mūsu apmeklē gan mācību iestādes, gan arī bērnu dārzus, kur tiek runāts par satiksmes drošības jautājumiem, lai mūsu jaunieši, bērni tiešām droši justos uz ielām un pareizi uzvestos uz ielām. Un šajā gadā mēs jau šīs ceļu satiksmes drošības dienas vadām mazliet savādāk, jo mums papildus ir nākusi kopīgā darba pieredze gan no Igaunijas kolēģiem, gan no Krievijas kolēģiem. Tā kā īstenojam arī Latvijas, Igaunijas, Krievijas pārrobežu sadarbības projektu Es-Latvijas trafika, kas ir paredzēts gan infrastruktūras uzlabošanai šeit lielajos transporta koridoros apdzīvotās vietās, kas atrodas uz tiem, gan arī, lai pievērstu vairāk sabiedrības uzmanību, sevišķi jauno satiksmes dalībnieku uzmanību satiksmes drošības jautājumiem. Un nedaudz arī turpinam ceļu satiksmes drošības direkcijas šīs šokējošās metodes, pievēršot sabiedrības uzmanību. Un, piemēram, Melnās Lelles akcija, kas nāk no Igaunijas, mēs plānojam arī organizēt mūsu skolniekiem, novietojot Melnu Lelli braucamās daļas malā, un vēlāk bērni arī var vērot, kas notiek ar šo lelli, kad autobuss notriec Lellei esot bez atstarotāju. Un atkal pēc tam otrs variants, kad tiek izmantots atstarotājs. Un projekta ietveros arī saražoti ļoti daudz atstarotāju, jauki atstarotāji, kas bērniem ne tikai ir kā drošības līdzeklis nopietnis, bet arī kā rotaļlieta, līdz ar to viņi vēl labprātāk viņus izmanto. Arī interesanta ir Igaunijas kolēģu pieredze tieši, kad strādājot jau ar vecāko klašu audzēkņiem, viņi izmanto reālās fotogrāfijas no ceļu satiksmes negadījumiem, un tas iespējas un efekts, protams, ir krietni lielāks. Un ir vērtēts arī tīri psiholoģiskā ziņā šī darba metode un profilaktiskais pasākums, un ir atzīts, ka jā, tiešām tieši strādājot ar vecāko klašu un grupu jauniešiem ir nepieciešams un ir jārāda arī šāda negatīvā, bēdīgā pieredze, lai nākotnē viņi tad arī izvērtētu un apspriestu visas tās situācijas, kādas ir dzīvē, un tieši vecāko klašu skolēni ir tie, kuri sēstas vai pie motociklu stūres vai pie automašīnas stūres, viņu draugi sēstas, citreiz grib sēsties arī alkohola reibumā, un tad noteikti šādi skati ar bēdīgajām sekām, ar nopietniem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir gājuši bojā cilvēki, tad arī šādu metodi un šādas fotogrāfijas arī mēs izmantosim, uzrunājot mūsu jauniešus. Pēdējā pusgada laikā Latvijas, Krievijas, Igaunijas pierobežā ir notikušas vairākas satiksmes drošības akcijas, pulcinot visu 3 valstu pierobežas jauniešus. Un aptaujājot jauniešus pēc šīm akcijām, kas ir notikušas Rēzeknē, kas ir notikušas Viru pilsētā, Igaunijā, jauniem satiksmes dalībniekiem, viņi atzīst, ka ir vēl būtiskāk saprast un akcentēja šis satiksmes drošības jautājums, kad ne tikai savā valstī, bet arī kaimiņu valstī ir šīs problēmas. Un kad tas ir kā vienojošais saglabāt dzīvību, saglabāt arī savu valsti. Un ka šī vērtība tiešām jauniešiem un jebkuram iedzīvotājiem ir tikai viena. Un tad dažādas tēmas akcijās gan velobraucējiem, kas ir pusauģi, gan jauniem autobraucējiem, kuriem ir tiesības līdz 2 gadiem, gan arī šobrīd tika veikti noguruma mērījumi Terehovas robežu punktā
tālbraucējiem un akcentēts arī šis noguruma problēma vispār autobraucējiem, kas gan šķērso robežu, gan pārvietojas tepat pa valstīm. 3 valstu jauniešu kopīgā komunikācija un piedalīšanās šajās satiksmes drošības akcijās un pasākumos viņiem pašiem ir devusi krietni plašāku skatījumu un ir sasniegts mērķis un efekts, kad viņi daudz savādāk skatās uz tiem drošības jautājumiem ar jau pieaugušu cilvēku skatienu, jo viņi redz, ka tā problēma nav tikai blakus skolai vai blakus viņu mājai vai daudzstāvu mājai viņu ielā, bet tā problēma satiksmes drošības jautājumi, ceļu satiksmes negadījumi, bojā gājušie, smagas avārijas, tā problēma ir daudzās valstīs, un viņi savā starpā ir komunicējuši, pārunājuši šos jautājumus, un viņu attieksme jau ir būtiski mainījusies, un mēs arī izvērtējot tieši policijas darbā un ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvji vērtē iespēju, ka šī projekta ietvaros jaunieši, kuri ir bijuši šajās pieredzes apmaiņas pasākumos, akcijās, tad viņi varētu iesaistīties arī nākotnē drošības dienu ietvaros, braukt jau kopā ar policijas pārstāvjiem, braukt ar ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvjiem, piedalīties šajās akcijās un runāt par drošības jautājumiem, un tādā veidā mēs varētu atdzīvināt to diskusiju ar jauniešiem, jo tad, kad jaunieši redzēs pretī, kad ir tie paši viņu vienaudži un runā par šīm tēmām un par šiem jautājumiem, un viņiem tas skatu punkts ir pavisam savādāks, skatiens un redzes lauks ir krietni plašāks, viņš jau ir pārgājis pāri robežām, un tādā veidā mēs mēģināsim uzrunāt plašāku auditoriju un arī mēģināsim pietuvināties jauniešiem no citas pozīcijas un tieši no jauniešu vidus. Es arī šodien gribētu akcentēt, ka pēc pieredzes apmaiņas braucieniem starp satiksmes drošības dienestiem Latvijā, Igaunijā un Krievijā arī mūsu policijai ir jaunas idejas, kā būt vēl modernākiem un elastīgākiem sadarbībā ar iedzīvotājiem. Jā, tiešām Igaunijas policijas kolēģu pieredze, salīdzinoši nelielā pieredze darbam internetu vidē ir mūs uzrunājusi, un mēs esam izvērtējuši to iespēju arī aktīvi iesaistīties darbā, izmantojot tieši sociālos tīklus. Tas ir Facebook, Twitter, pie mums Latvijā Draugiem LV. Jā, un Igaunijai arī viņiem ir tā jauna pieredze, kad ir tātad tieši internetā reģistrējies policijas darbinieks šajos sociālajos tīklos, formas tērpā, ar pakāpi, zināms, kā ar viņu sazināties, un viņu igauņu arī pieredze liecina, ka tieši jaunieši, kas ir šīs internetu vides sociālo tīklu lietotāji, ļoti labprāt komunicē, stāsta par problēmām, kādas ir viņu skolā, dzīvesvietā, par satiksmes drošības jautājumiem, uzdot jautājumus, un tiešām būtiski ir šobrīd atrasties arī policijai virtuālajā internetu vidē un tādā veidā komunicēt. Mēs esam aktualizējuši šo jautājumu arī valsts policijas priekšnieka līmenī, esam sagatavojuši mūsu darbības plānu, un nākotnē noteikti mēs izmantosim šo Igaunijā gūto pieredzi un komunicēsim ar jauniešiem arī internetu vidē sociālajos tīklos. Un šī gada oktobrī notiks arī satiksmes drošības dienesta pārstāvju brauciens uz Krieviju, kur iespējams arī tad tiks gūtas jaunas idejas no krievu kolēģiem. Jā, mums tiešām nav patreiz pieredzes sadarbībā ar Krievijas kolēģiem, un tāpēc cerīgi skatāmies un esam gatavi apgūt jaunas zināšanas tieši pie mūsu Krievijas kolēģiem darbā ar jauniešiem, jo viņu struktūras arī ar ilgadēju pieredzi, ar ļoti lielu
pieredzes bagāžu šajā jomā. Un noteikti mēs iegūsim kādas jaunas atziņas darbam ar jauniešiem, ar iedzīvotājiem, jautājumos, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību.